valodas tulkojot, Twitter nozīmē čivināt, jeb vīterot. Labskanīgāk noteikti ir vīterot. Tviterot. Bet kodu par valodniecību. Nākamajā sižetā mēs jums parādīsim, kas ir Twitteris un kā tajā čivina. Lai nestieptu gumiju ar paru un apstāstiem, lūk definīcija no foršās interneta enciklopēdijas Wikipēdijas. Twitter ir bezmaksas sociālā tīkla un mikrobloginga pakalpojums, kas ļauj lietotājiem nosūtīt un saņemt ziņojumus, kas šai vidē tiek saukti par tvītiem. Un, lai nebūtu tukša runāšana vien, lūk animēts stāsts par Twitteri. Šīs lieliskās animācijas autors ir kompānija Common Craft, kas šādā veidā īsi un interesanti izskatās ir spējīgi izskatīt jebko. Ko tu pašlaik dari? Tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko parasti prasām saviem draugiem un ģimenei. Pat tad, ja atbilde ir tikai pļauj uz zāli vai gatavoja pusdienas, tas mums šķiet interesanti. Tas mums liek justies kā daļai no otra cilvēka dzīves, taču, diemžēl, lielākā daļa mūsu dzīves ir noslēpta no mūsu tuvinieku acīm. Protams, mums ir e-pasts, blogi un telefons, lai sazinātos, taču jūs jau nesūtīsiet draugam e-pastu, lai pateiktu, ka tagad dzerat kafiju. Jūsu draugam to pat nav jāzina. Taču kā ir ar tiem cilvēkiem, kas vēlas uzzināt par jūsu sīkajām ikdienas lietām? Īstā dzīve notiek tieši starp šiem e-pastiem un bloga ierakstiem. Tieši tāpēc tagad ir veids, kā ar šo informāciju dalīties. Tas ir Twitteris. Pateicoties Twitterim, mēs varam pastāvīgi dalīties ar īsu informāciju par savu dzīvi, kā arī sekot līdzi citu jums interesējušo cilvēku dzīvei. Lūk skaidrojums, kā tas darbojas. Iepazīstieties ar Annu. Viņa ir atkarīga no sava mobilā telefona, lasa blogus katru dienu un viņai ir paziņas visā pasaulē. Padzirdējis par Twitter, viņa bija skeptiska, taču daži draugi nevarēja pārtraukt par to runāt. Anna nolēma pamēģināt. Viņa par brīvu pieredzējās, pamanīja, ka lapa lielā mērā līdzinās blogam. Īsi ieraksti, katra lapa ir personificēta un tajā ir ieraksti no draugiem. Viņa sāka meklēt draugus twitter.com lapā. Pāris atradusi, Anna nospieda pogu sekot, pēc kā viņa sāka redzēt draugu ierakstus savā Twitter lapā. Neilgā laikā viņa uzzināja daudz informācijas. Viņa nezināja, ka Deivids no Sietlas ir beisbola fans, vai ka Džūlija no Londonas lasa jaunu grāmatu par finansēm. Īsie Twitter ziņojumi viņai pastāstīja, ko dara viņas draugi, ģimene un kolēģi, uzzinot lietas, ko pirms tam nezināja. Tā bija reālā pasaule. Drīz Anna kļuva par Twitter fanu, un viņa veica ierakstus katru dienu. Viņas draugi sekoja viņas ierakstiem un uzzināja, ka viņai patīk teātris. Viņa varēja ieraudzīt Annas dzīves starp blogu ierakstiem un e-pastiem. Annai Twitteris iepatikās, jo tas ir vienkārši. Ieraksti vienmēr ir īsi, maksimums 140 zīmes. Turklāt viņi var veikt savus ierakstus un sekot draugu ierakstiem gan no Twitter lapas, gan no aplikācijas internetu pārlūkā, gan no mobilā telefona, gan arī no atsevišķas programmiņas datorā. Uzdodot jautājumu, ko tu pašreiz dari, Anna ir daudz satuvinājusies ar cilvēkiem, kur viņai ir svarīgi. 140 zīmes vienā reizē. Noskaidrojiet arī jūs, ko dara jūsu draugi iekš twitter.com mājaslapas. Ļoti glīti izgatavot multeni par Twitter būtību. Taču no papīra izgriezt cilvēciņi ir viena lieta, taču īsta dzīves pieredze ir pavisam cita. Tāpēc nākamajā sižetā mēs aicinājām īstus Twitter lietotājus dalīties pieredzē par to, kas viņuprāt ir Twitter. Latvija ir maza valsts un pārsteidzošā kārtā, tā vietā, lai cilvēki sēdētu Twitterī un pļāpātu tur, viņi, šie twitterotāji, pamanās darba dienas vakarā vecrīgā uzrīkot jau otro kopā sanākšanas reizi, jeb tweet-up pasākumu. Pirms šī notikuma tad arī izķērām 5 Latvijā zināmus interneta vides personāžus un attiecīgi arī čivinātājus, lai intīmā krodziņa gaisotnē uzzinātu viņu domas un pieredzi par Twitteri. Tātad, jautājums, kas jūsuprāt ir šis Twitteris un kādi ir tā plusi un mīnusi? Pirmais atbild – Letas žurnālists, blogeris un nu jau arī twitterotājs Juris Kaža. Es esmu Letas žurnālists, blogeris un arī twitterotājs jau vairākus mēnešus. Twitteris, es domāju, arī rakstošai presē ir ļoti noderīgs līdzeklis, jo bieži vien pirmie, kas pamana kaut kādu notikumu, tieši ir twitteristi. Twitteris ir tāda kodolīga, ātra, lakoniska sazināšanās platforma, kur var uzzināt gan ko citi dara, ko citi saka, gan pats var kaut ko tā ātri un kodolīgi pateikt. Katrā ziņā muldoņām un grafomāņiem Twitterī nav vietas, lai viņi kļūst par blogeriem. Plus ir tas, ka viņš dod reālā laika komunikāciju ar ļoti daudz cilvēkiem un arī iespējami ļoti lielām auditorijām, ir sevišķi, ja cilvēkam rodās daudz sekotāju. Mīnus, protams, ir, ka ir dažas lietas, kur tām ir garāk jāizvērš. Teiksim, Twitterī nevar rakstīt esejas. Otrais uz šiem jautājumiem atbild ASV dzīvojušais latvietis Jānis Krūms. Manuprāt, tas ir visvieglākais veids komunikēt kādu ideju.
vienalga, cik vajag būt 140 karakteru mazāk, bet tu vari ātri kaut ko iedomāt un tad dabūt atbildi ļoti ātri atpakaļ. Tas ir reāla komunikācija. Plus ir, ka tu vari ātri kaut kādu ideju, kaut kas ir, tu ļoti ātri dabūt atbildi vari. Negatīvs ir, ka tev vajag kaut kā, tu nezini, tu tālāk nevari ieiet iekšā tajā jautājumos, tev ļoti ātri to vajag dabūt. Un tad arī ir daudz, ko saka Amerikas noise. Tur tev jāfiltrējās, tu nezini, kas, ja tev ir daudz sakotāju, tad ir ļoti grūti saprast normāls lietas no viņiem. Tev jāzina, pa kuri cilvēki ir vērts sekot. Kāpēc mēs intervējām Jāni Krūmu? Viņš ir visā pasaulē populārākais latviešu twitterotājs, jo šī gada sākumā viņš bija pirmais, kas nofotografēja un ievietoja Twitterī fotografiju ar pasažieru lidmašīnas avārijas nosēšanos Hudzonas upē. Pēc pusstundas viņš jau runāja TV ēterā visas Amerikas priekšā. Traki tas bija. Tās 20, 36 stundas, kuras man bija tur. Man bija vienā mirklī sarks, lai viens televīzijas kanāls nenozoga uz otru. Tā kā iedomājies, es vienā sekundē eju pa prāmi pāri no New Yorkas, New Jersey, un 10 stundas vēlāk man ir sarks, kas, lai es neaizēju uz citu šovu. Un tas viss bija traks. Tas bija katru sekundi man zvanīja, gribēja intervijas, gribēja to, kaut ko. Un tad vispār tāds bija nogurums pēc 36, tu varēji vienkārši gribēji relax. Kas tāds laikam tiešām notiek tikai Amerikā, bet turpinām ar mūsu intervējumajiem vītarotājiem. Miks Latvis. Šis vārds ticams daudziem neko neizsaka, bet ja internetu lietotājiem pasaka onkulis, tad gan, jā, šitāds blogers kaut ir dzirdēts. Twitteris ir tā kā SMS īziņas, tikai iespēja, ka tu sūti SMS īziņu nevis 1, 2, 3 cilvēkiem, bet 1000, 2000, miljonam cilvēku uzreiz. Pozitīvās lietas tas, kad var zināt lietas 100 reizes ātrāk nekā citi, tās izplatās ļoti ātri informācija tur. Un pie negatīvajām lietām, un pie pozitīvām lietām vēl tas, kad viņi ir īsi, tad ir jāprot kodolīgi īsi izteikties. Pie negatīvajām lietām tas ir īsuma sekas, ir tas, kad vārdi tiek saīsināti, tiek zaudētas kaut kādas galotnes un vispār gara doma izteikt nevar, un tāpēc nevar nekādu diskusiju izvirzīt, bet var ļoti viss notiek īsi un koncentrēti. Ernests arī ir interneta vidas aktīvists, tas ir viņa hobijs un darbs reizē. Twitter plus ir tas, ka viņš ir tik ļoti vienkāršs. Un reizē tas laikam ir arī tas vienīgais viņa mīnus, ka viņš ir tik vienkāršs, ka cilvēki nevienmēr uzreiz uztver to domu, jo tajā savā vienkāršībā viņi var izmantot ļoti plaši. Cilvēki var paziņot, kad es sēžu un ēdu sieru kūku līdz tam, kad man tikko piedzima bērns, kur ir saite uz bildi, kur ir links uz manu kaut kādu vēl lietu. Tā tad ļoti plaši var izmantot. Viņš ir tik brīvs un plašs, viņš ir brīvi interpretējams. Tu vari iedomāties, kā tu gribi tā arī lietot Twitter. Tāpat laikā tas ir viņa lielais mīnus, ka tur nav baigi specifiskās norādes, kā tad īsti lietot. No sākuma viņi paši it kā mēģināja pateikt, stāsti, ko tu dari, bet no tā viņi ir aizgājuši tā kā nost. Un visbeidzot pēdējais viedoklis par Twitteru no mediju speciālista un sociālo mediju fanāta Rolanda Laķa. Twitters ir ļoti vienkārši mikrobloginga sistēma. Sarunas un sarunas. Ko es daru Twitterī? Twitterā pirmkārt es sarunājos, otrkārt es iepazīstos, treškārt es pētu, kādas sarunas notiek starp cilvēkiem, jo jūs jau zināt tās situācijas, kad ienākat kafejnīcā un tur pārīts runājās un liekas, interesanti paklausīties, par ko viņi runājās. Tad Twitters ir tas tehnoloģiskais līdzeklis, ar kā palīdzību jūs varat paklausīties, ko runā pārītis. Twitter galvenais plus ir tas, ka ir tikai 140 zīmes. Tātad īsums. Tieši tikpat īsts, cik runājies. Mīnusi? Mīnus tas, es domāju, ka tur vēl nav savākusies Latvijā kritiskā masa, jo es tā rēķinu 10, 15 tūkstoši. Bet tas vēl nav daudz. Tā kā gaidām kritisko masu, tad kļūs vēl interesantāk. Lūk, ja mūsu stāstītāji arī iekš jums ir radījuši interesi par Twitteri, tad te būs pāris īsi ieteikumi, kā to čivināšanu sākt un turpināt.
vajag iet, pastīties, kas tas tāds ir un saprast, jo tas varbūt nav visiem cilvēkiem piemērots. Un ko es viņiem ieteiktu darīt, viņiem ieteiktu pamēģināt noteikti to. Viņiem noteikti tas varētu būt ļoti interesanti. Tu sāc pieregistrējies, un sākumā būtu vērts iet kaut kādā top.lv un apsīties, kas ir topā lietotāji, paņemt uzreiz 10-20 cilvēkiem sākt sekot. Ja tā tēma, ko viņi risina, neinteresē, atteikties no viņiem, un visi Twitter lietotāji viens otru piemin. Attiecīgi varēs uzzināt par to, kas ir tie cilvēki, ar kuriem viņi komunicē, varbūt kas ir kaut kādas top personības tajā brīdī, un sekot viņiem. Un tādā veidā var atlasīt sevi interesējošu personu loku, kas varbūt runā par tām tēmām, jo Twitterī var atrast gan, teiksim, cilvēks, kas runā par fotografiju tieši vai kas par datoriem. Protams, ļoti daudz tie datoriķi cilvēki, bet ir arī meitenes un ir arī visu iespējamo interešu pārstāvi, tā kā var atrast katrs sev, kas viņiem noderīgs. Lielākoties, kā cilvēki nonākuši vienmēr ir līdz Twitterim, tas ir dēļ kaut kādiem notikumiem vai dēļ kaut kādām personībām. Piemēram, Oprah Amerikā. Oprah ir tur, es varu visu laiku sekot viņai līdzi. Tu ej ar mērķi jau kādam sekot. Tāpēc tas ir tas, ko es arī saku. Ja vienkārši nočekot, tad iereģistrējies, nekā nav. Bet parasti cilvēki vienkārši tur neiereģistrējas, jo viņi zina, ok, es dzirdēju tur sakarā ar šo, tad es varu sekot jau kaut kādam cilvēkam. Lūk, arī dažādi viedokļi no interneta cilvēkiem un no pašiem twitterotājiem būtu uzklausīti, un mums vien atliek jūs iepazīstināt ar vēl kādu mīklainu twitterotāju, kuram varētu sekot arī jūs. Tas, kas man liekas ļoti interesants, ir Piliens. Piliens ir... viņš tiešām ir interesants case, jo viņš izmanto Twitteri, lai popularizētu latviešu senvārdus. Šīs dienas vārds ir, un tad ir vārds, kas ir kaut kāds sen aizmirsts. Un viņš pasaka, kur ir tas vārds, un kur ir viņa skaidrojums. Pilnīgi netradicionāli izmantots Twitters. Tas nav, kur ir kaut kādi jauns gadžetiņš, vai šitien jauna lapa, vai es tikko apēdu kaut kādu kūku. Tas ir pilnīgi kaut kas netradicionāls. Sekojot jaunākajām modes tendencēm internetā, arī Nākotnes parks ir izveidojis savu Twitter kanālu Nākotnes apakšsvītra parks. Ja tu vēlies kādu jautājumu uzdot vai vienkārši pasekot, lūdzu pievienojies Nākotnes parka jau kuplajam sekotāju pulkam.